Mūsu metāla durvis atšķirās no citu Latvijas ražotāju durvīm ar to, ka mūsu visas metāla durvis nāk ar apderēm. Teiksim, mūsu metāla durvis nāk biezums pašas metāla konstrukcijas 51 mm un plus no katras puses nāk 12 mm mēbeļu apdere. Teiksim, uz privātmājām tas ir ūdens izturīgais MDF, saucās Umidax. Uz dzīvokļiem atkal nāk apdere mēbeļu lamināts DSP no abām pusēm, tādēļ, ka dzīvokļiem nav vajadzīga mitruma izturība. Mūsu durvis ir pildītas ar akmensvārtu iekšpusē. Durvju iekšpusē mums nav nevienas kvadrāta trubas, un no vienas malas līdz otrai vērtnē ir iekšā akmensvārta, kas aizpilda pilnībā visus tukšumus. Kārbas mums nāk atvērta veida, un pie montāžas viņas aizpildās pilnībā ar montāžas putām. Un tādēļ jūs saņemiet maksimālu izolāciju, durvīm skaņas un siltuma noturību. Mūsu durvis ir aprīkotas ar divām blivgumijām, kā plastikāta logi. Vienas nāk uz pašas vērtnes līmējās blivgumija, un otra nāk uz iekšējās klēdes, kas ir no iekšpuses. Mūsu durvīm ir 42 decibeli skaņas izolācija. Saprotamāk, tas ir, ja ieliek 4 parastās metāla durvis rindā ar plēvi aplīmēs, tad mūsu durvīm ir augstāka skaņas izolācija nekā tām 4 metāla durvīm. Mūsu durvis nesals līdz -30 grādiem. Uz privātmājām ir ieteicams uzlikt nerūsējošā tērauda slieksni. Mūsu durvīm ir 4 veidi frēzējumi. Šis frēzējums saucās VF, tas skaitās pats vienkāršākais. Tālāk no vienkāršajām frēzējumiem skaitās šāda veida frēzējums. Šis saucās DF frēzējums. Šis frēzējums ir MF frēzējums. Viņš tiek frēzēts kā pildiņa veida. Šādu frēzējumu neviens nepiedāvā Baltijas tirgū. Šis frēzējums skaitās uz šodien pats dārgākais. Šo frēzējumu var frēzēt no jebkuras fotogrāfijas. Mūsu metāla durvīm ir iespējams iegriezt jebkāda tipa stikla paketi. Tas ir neatkarīgs varbūt arī jebkāda lieluma, jebkurā zīmējumā, jebkādā kontūrā iegriezt. Stikls var būt dažāds, varbūt caurspīdīgs, varbūt tonēts, varbūt arī tonēts dažādās krāsās. Teiksim, ja durvis ir sarkanas, tad var sarkanu tonējumu likt. Visu, ko var vēlēties klients, un viss, kas būs piemērots mājas dizainam. Visas eņģes mums ir ar gultņiem, un visas viņas ir paslēptas zem dekoratīvajām uzlikām. Piedāvājumās slēdzenes privātmājām vislabāk izvēlēties ir zviedru asu. Asa tas ir tirgū stāv pirmajā vietā pasaulē. Uz privātmāju pietiek ar vienu asu pilnībā. Ja ir vēlēšanās, var arī likt papildus slēdzenes zirnekli. Uz šodienu vislabākās slēdzenes tiek piedāvātas ASA 2000 un ASA 2002. Šajā variantā ir parādīta ASA 2002. Ir iespēja tāda, teiksim, ejot ārā no mājas, jūs varat uzlikt fiksatoru, un no iekšpuses jau neviens vairs nevarēs durvis atvērt. Tas ir labums, ja paliek mājās mazi bērni. Ozolu mēs izmantojam uz metāla durvīm tādēļ, ka daudziem cilvēkiem ir pieprasījums uz koku. Koka durvīm ir mīnus tāds, ka, teiksim, ja ieliek durvis, ziemā vai vasarā sāk viņas sašaurināties, izplasties. Mūsu durvīm tā, ka mūsu konstrukcija metāla viņa nestaigā. Un pati durvju apdare, ozols viņš staigās 3 gadi dzīvos, bet pēc tam viņš ar laiku vairs nestaigās. Ir iespēja arī izgatavot jebkādu nestandartu. Kā šādā veidā ir parādīts ar augšā sāmgaismu, varam izveidot pa malām sāmgaismas papildus, varam izveidot 2 viru durvis, 3 viru, var augšā apaļas arkas taisīt pēc jūsu vēlmēm.